Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, jūsu sirdīs, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ir brīnišķīgi būt kopā ar Jēzu, ir brīnišķīgi dzīvot viņa tūmā, ir brīnišķīgi katru dienu piedzīvot viņa klātbūt, viņa tūmu tavā dzīvē, kad tu saproti katru dienu, ka bez Jēzus Kristus tu nespēji dzīvot. Vai es kā cilvēks esmu perfekts? Protams, nē. Bet es lūdzu Dievu, es meklēju viņu tuvumu, viņa klātbūtni. Un man patīk, kā Jongī Čo teica, viņš teica 3 lietas savā dzīvē. Esmu darījis pirmām kārtām, esmu lūdzis Dievu, 3. kārtām esmu klausījies viņa balsī, un 3. tas ir 3. punkts, ko viņš ir darījis, ja, jeb lieta. Viņš vienkārši ir paklausījis Dieva balsī. Tad viņš lūdz Dievu, viņš ir klausījies viņa balsī un paklausījis viņam. Un es ticu šodien, ja mēs nelūdzam Dievu, mēs neko no viņa nedzirdam. Tad, kad mēs lūdzam un tad, kad mēs meklējam viņu vaigu, mēs viņu sadzirdam. Mēs sadzirdam viņa balsi un mēs paklausam. Un tas ir tas, ko Dievs runā manā sirdī, kad tu esi nodzīvojis savu dzīvi pa tukšo, ja, un tev ir jākalpot Dievam, tev jāveltī viņam savu dzīvi uz 100%, un es vēlos viņam savu dzīvi veltīt 100%, un es nevēlos dzīvot stagnācijā. Tad dzīvot stagnācijā, dzīvot bez Kristus, dzīvot bez viņa klātbūtnes un nedzīvot viņa augļos. Es vēlos dzīvot viņa klātbūtnē. Un es zinu, ka viņa klātbūtne vienmēr atnāk tad, kad mēs viņam kalpojam, tad, kad mēs veltam viņam savu dzīvi. Un, ja tu atdod savu dzīvi Kristum, tu nemaz nevari savādāk dzīvot. Tu vēlies veltīt viņam savu dzīvi, savu laiku. Un ko Dievs runāja pēdējā laikā manā sirdī? Viņš runāja manā sirdī, kad pirmām kārtām, lai tu varētu būt kalpotais, protams, pirmām kārtām tu meklē Dievu, tu meklē viņu vaigu, tu mīli Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visu savu spēku, visu savu būtību un savu tuvāko kā sevi pašu. Tad mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Un tas ir visaugstākais bauslis. Tad Dievs ieliek manā sirdī, ja tu vēlies būt mans kalps, tev ir jāmīl cilvēki. Amen. Un lai kāda arī cilvēki ir apkārt, tu viņus mīli. Un es arī, piemēram, darbietā strādāju, saprotu, ka es esmu tās, kas parāda cilvēkiem Dievu, kas parāda cilvēkiem Kristu. Un ja viņi zina, ka esmu kristietis, tad man ir jāparāda Kristu savā dzīvē, savā darbietā, savā ģimenē, savā līdzcilvēkiem. Un Kristus tas, kas maina man dzīvi. Un esmu kļūdījies, klupis, kritis, bet tas kungs mani pieceļ. Un viņš pasniedz roku, un viņš neļauj, kā Bībelē teica, ka taisnēs krīt 7 reizes, viņš ceļās augšā. Un viņš neļauj manai kājai slīdēt, un viņš neļaus tavai kājai slīdēt. Dievs tas, kas tevi svētī, Dievs tas, kas tevi vada un apgaismo. Un tas ir tas, ko mēs darīsim ar sieviņu. Mēs atvērsim šeit draudz. Un interesanti tas, kad manā sirdī ir tāda liecība, ka tā kalpošana, kas šeit Invernessā iesiet, tas nepaliks šeit tikai Invernessā, tas izies pa visu Skotiju, pa visu Angliju. Un Dievs mūs paceļ, Dievs mūs svētī, Dievs mūs veido pa saviem traukiem, un esmu pateicīgs par visu, kam Dievs ir vedis man cauri šos gadus. Un viņš savus bērnus neatstāja, un viņš mūs veido. Mēs esam viņa māls viņa rokās, un viņš veido mūs un maina mūs tādu, kādu viņš vēlas redzēt. Un nevis to, ko es gribu, bet Dievs to, ko tu gribi redzēt manā dzīvē. To, ko tu gribi, Dievs. Un es vienmēr, ja es arī šeit kaut ko runāju, es runāju Kristum par godu, lai viņa vārds ir pagodināts manā dzīvē un arī jūsu dzīvē. Un debes Tēvs, es tev pateicos, kad mēs neesam tie, kas ejam stagnācijā, kuri dzīvo bez Kristus, bez viņa klātbūtnes, bez viņa tuvuma. Mēs vēlamies Kristus savā dzīvē reāli redzēt, ne tikai lasīt Bībeles notikumus, kas notika vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, bet piedzīvot reāli Dievs tevis, vienkārši piedzīvot tevi Tēvs savā dzīvē, debesu Tēvs, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, Izraēlas svētais, piedzīvot tevi savā dzīvē un staigāt tavos ceļos un staigāt tavā tūmā un piedzīvot ikdienas tavu žēlstību
Un es lūdzu, lai katrs šodien piedzīvot Tevi, un lai neviens nevar dzīvot Tev pat tukšo savu dzīvi nodzīvot, bet veltīt savu uzmanību, savu laiku Tev, Jēzu Kristu. Esiet bagātīgi svētīt, Dievs izmaina cilvēku dzīves. Un interesanti šajā rītā, es vienkārši sēžot no rīta piecējoties, zinu, ko Dievs runāja manā sirdī. Vienkārši runāja par latviešu tautu, par latviešiem, kuri ir izkaisīti, par Angliju, par Skotiju, par Īriju, ja, kur ir izkaisīti visām zemēm. Un man vienkārši bija asaras par latviešu tautu un par katru cilvēku. Un tāpēc vēlos kalpot latviešiem šeit, kur ir Skotijā, kur ir Anglijā, kalpot un nest viņu vēsti. Tā kā esiet bagātīgi svētīti, un es ticu, ka tas būs augusta mēnesis, kad mēs atvērsim šeit draudzi, un mums vēl ļoti lieli plāni ar sievu. Mēs vēlamies arī braukt kaut kur attālāk uz kādu skolu, un ja Dievs dos, mēs arī tur aizbrauksim un iedegsimies vēl lielāku uguni un nesīsim šo uguni tālāk. Un lai Dievs bagātīgi svētī, lūdziet par mani, lūdziet par manu sievu, un lūdziet par latviešiem šeit Invernessā un Skotijā un Anglijā. Lūdziet par tiem, kuri nav savā zemē, lai viņi arī šeit kalpo Kristum un atdod viņam savu dzīvi. Esiet bagātīgi svētīt Jēzus Kristus vārdā. Āmen!